Harī, nu jā, tavs komentārs par šovakar spēli. Jā, un mēs redzējām, spēcīgs pretinieks, kā mēs zinām, vācieši vienmēr ir bijuši fizisko spēli, ātra, jā, laukums arī nebija standarta lielais, bija mazais laukums, viss tur sēdās virsū, un pirmā trešdaļa bija redzams, ka vācieši bija pārliecinoši pārņēma iniciatīvu. Otrajā jau mazliet izlīdzinājuma spēle, bija momenti, teiksim, pret tik spēcīgu komandu kā vācieši, tie momenti jārealizē. Jā, bija 2-3 momenti, nu, un vienkārši mums arī jāstrādā ātrāk. Mums jāstrādā ātrāk, un teiksim, to, ka vācieši bija pelnīti uzvarējuši, skaidrs, bet bija iespēja ieķerties spēlē. Nu, gatavojamies nākamajai. Nākamā Slovāka būs tikpat spēcīga, tikpat grūta. Kāds bija spēles plāns pret Vācijas komandu? Jā, nu, neļaut viņiem taisīt pretuzbrukumus, asus, jā, nosargāt savu vārtu priekšu. Tas, kas diemžēl neizdevās. Kā mēs redzējām, 3 vārtus mēs ielaidām no vārtu priekšu, nebija nekāds tālais metiens. Un neizcīnījām pretinieku vārtu priekšu. Ja, pamaz mēs līdām uz vārtiem, pamaz mēs stāvējām. Ja kaut kāda metiena bija, tad visu to savāc pretinieki. Tā kā vairāk bija vajadzīgi tie tādi darba vārti, lai viņus arī iemestu, ja viņi jāizcīna. Tā pozīcija vārtu priekšā jāizcīna, un ja tu jūti, ka tik grūta spēle, vienkāršāk jāspēlē, jāmet no visām pozīcijām un jācīnās tas vārtu priekšā. Nu, to atstāsim, ņemsim to labāko, kas bija. Parādīsim rītā spēlētājiem, kas pietrūka, un gatavosimies nākamajai spēlē. Ko var pozitīvi no šīs spēles paņemt? Pozitīvi to, ka nebija tā, ka mēs necīnījāmies. Ja? Vienkārši bija redzams, ja, ka dažiem spēlētājiem tas ritms bija pārāk ātrs. Pēc tam jau spēlē mēs iejutāmies, katrs, teiksim, rādīja to, ko varbūt tādā brīdī viņš var. Jā, pozitīvs bija tas, ka komanda tomēr tāpatās līdz pēdējiem mēs cīnījāmies, līdz pēdējiem mēģinājām palikt spēlē. Jā. Šoreiz neizdevās, ka mēs noņēmām vārdsaitu, neizdevās iemest. Jā. Bet, kā es teicu, tas cīņas pars varbūt bija, bet pietrūka mazliet tāds, kā pateikt, mazliet agresīvāka spēle. Jā. Mēs likās, ka varbūt viņi ieies. Jā. Tā kā vajadzīgs bija tāds riktīgs darba vārds. Paldies! Jā, lūdzu.